Labrīt! Esam atpakaļ ar svarīgākajiem jaunumiem. Un sākam ar jaunākajām ziņām no Massalacas. Pēdējā laikā Latvijā nepieredzēts notikums. Vakarā Massalacas novadā nokritis meteorīts, izveidojot aptuveni 10 metru dziļu krāteri. Un jau tūlīt jūs redzēsiet jaunākos kadrus no notikuma vietas. Sākotnēji ugunsdzēsēji saņēmuši izsaukumu no Massalacas novada, kur kādā pļavā redzēta uguns. Ierodoties notikuma vietā, dienesta darbinieki konstatējuši arī 20 metru platu un 10 metru dziļu bedri. Radiācija notikuma vietā nav konstatēta un ķīmiskā piesārņojuma arī nav. Savukārt astronoms Ilgonis Vilks nav īsti pārliecināts par to, vai nokritis tiešām meteorīts. Turpinājumā fragments no viņa teiktā. Ļoti grūti pateikt. Es skatījos šo video, man šķiet dīvaini, kāpēc tur iekšā deg uguns, jo tajā brīdī, kad notiek trieciens, jā, izdalās milzīga enerģija, bet vienkārši tie ieži un meteorīta daļas tiek izsvaidītas visām pusēm. Krāterī pat ļoti maz ko varētu atrast, jāmeklē vai apkārtnē. Bet kas vēl tas var būt, es nevaru stādīties priekšā klajā laukā. Bet šobrīd esam sazinājušies ar glābšanas dienesta pārstāvi Jānis Krastiņu, kurš visu nakti bija notikuma vietā. Labrīt! 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 Kas šobrīd notiek notikuma vietā? Šobrīd notikuma vietā turpina dežurēt valsts policijas pārstāvi, un tīri ne vai šādi dažādi apdraudējumi dēļ, bet gan lai šajā vietā, viss tas paliktu maksimāli apsargāts un sagaidīt tos cilvēkus, kā iepriekš runātājs Ilgonis Vilks, kas pārstāv astronomus un citu zinātniekus, lai viņiem būtu labāk, vieglāk noteikt to, kas beigās tur ir nokritis un tam līdzīgi. Zināms, kad viņi varētu ierasties notikuma vietā? Grūti pateikt, tas jau vairs nav mūsu diena, tad tas tālāk ir attiecas uz viņiem, kādā veidā viņi spēj to izdarīt savākais. Vai apkārtējiem iedzīvotājiem vai tiem cilvēkiem, kas šobrīd pulcējas, tur ir kāda bīstamība? Nē, šobrīd var teikt droši, ka nekāda bīstamība nav, vismaz no tās mērinstrumenti, kas ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta rīcībā un valsts nacionālo bruņoto spēku rīcībā. Tad šādi bīstamības nav tik pārbaudīti gan radioaktīvais fons dažādu veidu starojumos, tā arī uz ķīmisko piesārņojumu. Un tas viss atklāja to, ka viss šīs lietas nepārsniedz normās vai, noteiktais. Paldies jums par sarunu. Tikko sazinājāmies ar glābšanas dienesta pārstāvi Jānis Krastiņu. Mēs turpināsim sekot līdz jaunākajām ziņām un stāstīsim par notikumiem Massalacā jau pēc maza brītiņa, bet Rīgā